Kandavas ielas un laukumi viena aiz otras pošas svētku rotā. Klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad neviens vien aizdomājas par to, kā dzīvo līdzcilvēki, vai kādam nav nepieciešama palīdzība un labprāt arī ziedo. Varbūt, ka latvieši vairāk pieraduši uz akcijām ziedot, bet ārzemniekiem tā jau ir tas dzīvesveids, jo viņi pilnīgi to dabīgi uzskata, ka kaut kādu vai 10% no visu savu ienākumu, vai kā viņi nodod labdarībai, viņi nodod labām lietām, un līdz ar to, piemēram, ārzemēs tas ir pilnīgi citāk. Tur nav tāda akcija veida palīdzība, bet tur ir ikdienas palīdzība. Tā mazliet ir tā domāšanas atšķirība, ko es tā teiktu. Vai jūs, prāt, varētu Kā varētu izmainīt arī mūsu vietējo ļaužu domāšanu? Manuprāt, tas ir pirmkārt tas, ka tad, kad cilvēks pats saprot, ka tas, kas man ir šodien saņemts, patiesībā man ir saņemts tik, lai es vienu daļu no tā, kas man ir, dotu tomēr tālāk. Ja, kad Dievs man dod tik, lai es varu arī dot labdarībai. Bet tas ir domāšanas pārmainīšana. Es domāju, ka ienomainās ir arī paaudzēm. Tomēr ir cilvēki, kam labdarība nav tikai adventas laika kampaņa. Tāda ir Kandavas Lutrāņu draudzes locekle Zigrīda Pelīte, kur jau vairākus gadus rūpējas, lai pietiktu līdzekļu zupas virtuves uzturēšanai. Mūsu pirmie atbalstītāji bija mūsu māsas draudzes Dānijā. Viņi mums palīdzēja līdzekļiem 40 cilvēkiem 6 mēnešiem, bet ļoti ātri aptapa, ka ar to nepietiks. Un tad sākās meklējumi. Vai jūs atceraties pirmo reizi, kad jūs kādu uzrunājāt, lai saņemtu pretī ziedojumu, vai tā bija veiksmīga? Es domāju, ka viss bija veiksmīgs. Pilnīgi viss. Patiešām tas tāds brīnums ir noticis, jo to ir grūti pat izskaidrot. To tikai var, es nezinu, tāda liela svētība izskaidrot. Es citādi nevaru. Neveiksmīgs nav bijis. Ideja par nepieciešamību ierīkot labdarības zupas virtuvi radusies noskatoties sižetu televīzijā, kur stāstīts par kādu pilsētu, kur tādi jau darbojas, bet trūcīgo ļaužu vajadzības Zigrīdas kundzei nekad nav bijušas svešas, jo no atmiņas joprojām nav izcēsti sūrie pēckara gadi. Es vienkārši saprotu tāds cilvēks. Es saprotu, ko tas nozīmē, ka ir liels trūkums, ka nav. Es ļoti sirds iežēlojos, piemēram, par bērniem. Jo no mūsu zupas virtuves apmeklētājiem arī gandrīz 40%, 37,7% šodien ir bērni, kam jāsaņem šī zupa. Un atceroties tos tālos laikus, kad es arī biju bērns, un es piedzīvoju to, kas ir trūkums, kas ir bats, kas ir nabadzība. Es domāju, ka tas pamatā deva man šo stimulu, ka es vienmēr esmu sapratusi tos cilvēkus, vienkāršos cilvēkus. Un mums jau šodien arī mums pamatā cieš šādi cilvēki. Es domāju, ka viņiem to nevajadzētu tā būt. Ikdienu ēdnīcā kā mājās starp daudziem pusdienotājiem ap 50 cilvēku norēķinās ar taloniem, kas zupu un maizi ļauj saņemt bez maksas. 2 gadu laikā izsniegts jau vairāk nekā 28 000 porciju. Katram trūcīgiem ir savs dzīves stāsts. Netrūkst gadījumu, kad visu problēmu sakne ir zaļais pūķis. Tomēr biežāk lūgt palīdzību liek zaudētais darbs vai niecīgais atalgojums un daudzas izsaukušas mutes mājās. Tie tad arī ir cilvēki, kuri visbiežāk atceras, ka dots devējam atdodas. Tas ir tā, ka mēs arī palīdzam atdodam. Mēs arī palīdzam citiem cilvēkiem, jo man palīdz nāk pretī, es arī citiem pretī, jo Dievs māca mums dalīties. Kāda ir tā, kā izpaužās tā jūsu palīdzība? Es saku, mēs draudzē, mums ir draudzē dod drēbīts. Mēs paņemam, kam cilvēkiem vajag, kam es varu palīdzēt, es zinu, kam vajag, es viņam varu iedot. Tāpat tās arī. Man tagad ir 2 onkuļi, ko es 2 onkuļiem palīdzu. Tas ir mans onkulis un sievas onkulis. Viņi ir, viens ir bez darba, otrs ir, viņam ir grupa, viņam ir 90 lati pensija tikai, un tad es braucu viņiem palīgā pastrādāt. Zupas virtuve gan nav vienīgais palīdzības veids masturīgajiem, par ko rūpējas labais gariņš Zigrīda. Mums šī par zālē jau vismaz 2 reizes gadā notiek tas, ka mēs arī atvedam lietots apģērbs. Apaus. Mums ļoti palīdz tāda organizācija Kristīga ģimenes dzīve, ja Family Living Ministers Amerikā. Un koordinātori mums ir Talsos, Mārija Tīsa. Un lūdzu, ar viņu palīdzību mums ir šī iespēja, ka mēs šeit pilns galds varam piekraut ar to humāno palīdzību. Nākošais vēl ir tas, kad arī tagad mēs esam iedegušies par to, caur viņiem, kā palīdzēt slimiem bērniem. Tiem, kam ir cukurdiabēts, tie, kas ir citādā veidā kāda smaga slimība, skārti, invalīdi. Un arī šādu palīdzību
tā kā jūs prasījāt, kā tas ir, arī tagad, piemēram, mums tiešām šorīt es visu rītu noņēmu, sēdēju pie datoru, lai apzinātu šos bērnus, lai varētu aizsūtīt datus atkal tālāk. Tad es kaut kur tā. Tad vēl ir māja apmeklējumi. Mēs ar šiem cilvēkiem cenšamies arī mājās viņus apmeklēt. Ja kāds ir slimībā, mēs pievedam zupu klāt. Tad vēl ir tas, kad mēs šajā zālē, vismaz 2 reizes gadā, un tas ir uz Lieldienām un Ziemassvētkiem, klājam šiem cilvēkiem galdus, lai viņi arī saņemtu Dievu vārdu, saņemtu arī svētku mīlestību, lai viņi saņemtu pirmām kārtām svētku sajūtu. Manuprāt, ir daudzi, kuri izejot no savas pieredzes apzinās šo grūtumu. Bet Zigrīdas kundzes gadījumā tur apvienojās gan šī atmiņa, gan šī atvērtā sirds un uzņēmība. Uzņēmība un patiesībā mazliet pat tāda nekaunēšanās iet un darīt. Ja, jo nestoties varbūt uz to, ko citi par to padomās, kā citi uz to paskatīsies, vienkārši viņa ir gatava darīt, nedomājot par cilvēku viedokli. Vai jums tāds cilvēks bieži nāks sastapt? Nē, jo tādā ziņā tā ir viena no tām varbūt problēmām, ka mums liekas, ko citi padomās, kā es tur tagad tā vai kā es tagad šitā, bet tā nav bieži. Es tiešām esmu pateicīgs, ka Dievs ir vienu cilvēku tā atradis un caur viņu arī ļoti veiksmīgi darbojās. Tiešām prieks. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.